Nu, čau, mani mīļie vēlreiz. Un tā es gribu jums pastāstīt par enerģijām, kādas būs un notikumiem, kādi būs jūlijā. Jūlijas ir tikko sācies. Nu, šī pasaciņa iznāca 1. jūlijā, bet, man ātrāk nesanāca. Un tā, 1. jūlijas sākās ar M2 klases saules uzliesmojumu un planētu magnetosfēru ieskauj plazmas daļiņas. Tas bija 1. datums, kad šeit bija M2. Tie, kas skatās frekvenču apskatus, manus ik pa laikam gandrīz katru rītu vai ik pa dažām dienām, tie visu ļoti labi zina un atcerās. Pārējā laikā tas saulīte bija gana mierīga. Un koronālās masas izmeši, kas izlidoja no mūsu saulītes apmēram pirms 3 dienām, šī bildīte ir no 30. jūnija, tas ir tas brīdis, ja, joprojām var sasniegt arī Zemi. Jo elektromagnētiskā enerģija no šiem izmešiem izplešas plašākā kosmosā un tādējādi nav tieši vērsta pret mūsu planētu. Tiem, kas neskatās ziņas, šī ir saulīte, šī ir maza izmēra saules izvirdums, ja plazmas izmeši, un šeit tas mazais punktiņš, tā ir zemeslodes izmērs. Tad varat saprast, cik tie mazie uzliesmojumi arī tomēr nav maziņi. Un tomēr, jebkurā brīdī šis scenārijs var mainīties, jo kosmiskie notikumi laika gaitā kļūst ar vien izteiktāki. Un jūlijs būs piepildīts ar ļoti daudzām kosmiskām enerģijām, un galvenās no tām ir šādas. Jauns mēnesis Vēzī 5. jūlijā. Tas jau ir pavisam drīz pēc pāris dienām. Tas ir jauns starts, lai sāktu apsvērt mājas un ģimenes jautājumus. Vēzītis ievelkās savā čaulā, un tā ir māja, ja, tātad mājas un ģimenes jautājums. Saturns ir retrogrāds jau kopš 29. jūnija, un turpinās tāds būt līdz 15. novembrim. Tas nozīmē, ka var rasties senas problēmas ar visas pasaules, tā teikt, visu valstu, dažādām valdībām, dažādos līmeņos, korporācijām, uzņēmumiem, dažādām aģentūrām un visam tam, ko mēs saucam par ierobežojošajām struktūrām. Tā skaitā arī skolas, bērnu dārzi un tā tālāk. Ierobežot tātad mūs tādā vai citādā veidā ierobežo mūsu izpausmes. Ja, tas ir gan šī iestāde, gan šīs iestādes, ja, gan viss vadība. Tas ir Saturns ierobežojuši. Neptūns palika retrogrāds 2. jūlijā un turpinās tāds būt līdz 7. decembrim. Tas ir visu savu garīgo un citu uzskatu pārskatīšanas laiks, var mainīties kaut kas. Plutons retrogrāds palika jau 2. maijā un turpinās tāds būt līdz 12. oktobrim. Un tas ir tīrīšana. Un tas var nozīmēt lielas transformācijas, dažādus notikumus, tajās skaitā zemestrīces, vētras, saules uzliesmojumus, koronālās masas izmešanu, izvirdumus un tā tālāk. Var uzrasties arī nezināmi pifpafiņi, kas notiek visā pasaulē. Piemēram, vienā valstī, kas ir rakstīta, ja? Un viņi nonāks galvenajās ziņās. Hirons
retrogrāds no 26. jūlija līdz 29. decembrim. Un šajā laikā var tikt pārskatītas dažādas paradigmas, uzskati, kas saistīti ar dziedināšanu. Un tā skaitā ar tradicionālajām metodēm. Un te var uzpeldēt dažādas patiesības par dažādām problēmām, kas ir saistītas ar šo tradicionālo medpraksēm. Ja? 5. jūlijā mūsu saule pieskaņojas, jeb izlīdzinās zvaigžņu sistēmai Sīrijus. Senos laikos pazīstams ar nosaukumu Sepdet, suņa zvaigzne, jo Sīrijus ir spožākā zvaigzne suņu zvaigznājā, un kas sniedz garīgās izaugsmes iespējas. 25. jūlijas ir senā kemētiskā, jeb Ēģiptes jaunā gada diena. Tas ir kosmiskā mērogā jaunā gada diena, kad Sīrijus parādījās virs Gizas plato piramīdā. Un Nīla tajā laikā parasti arī pārplūda, tādējādi signalizējot par bagātīgu gan garīgo, gan materiālo ražu. Un maiji šo dienu sauca par diena ārpus laika. Un tā būs spēcīga diena garīgiem rituāliem, tāpat kā 5. jūlijas, kad, kā jau minēts, mūsu saulīte pieskaņosies Sīrijusam. Un viss iepriekš minētais izraisīs iekšēju ceļojumu, lai nonāktu saskarē ar saviem patiesajiem uzskatiem, veidiem, kā virzīties uz priekšu dažādos dzīves notikumos. Un tie var būt saistīti ar darbiņu, varbūt dažādas programmas, sabiedriskas jāpārskata, varbūt attiecību jautājumi, un varbūt arī lielākos apjomos dažādi notikumi un jautājumi, kas var tikt pārskatīti. Un tas ir kā individuālā, tā lielākā mērogā. Ja? Cilvēkiem var būt tieksme piedalīties kaut kādos noteiktos notikumos, bet faktiski tā ir ārēja tieksme. Bet iekšēji viņi jutīsies citādi par notiekošo un būs diezgan apjukuši par to, kā patiesi turpināt to, ko viņi šķiet vairs nejūt kā pilnā mērā daļu no tā, kā bija iepriekš. Šķiet, ka notiks vispārēja lēmumu pieņemšanas palēnināšanās un iepriekšējo lēmumu pārskatīšana. Un tas notiks gan individuāli, gan dažādās nozarēs, gan dažādos apstākļos. Var būt lielāks fiziskais, garīgais, emocionālais nogurums, jo cilvēks cenšas analizēt visu, kas jau ir noticis dažos pēdējos gados, un mēģinās saskatīt, kas var gaidīt nākamajos. Un tā būs nepārtraukta sevis pašaudzināšana un sazemēšanās. Un tā būs prasība, nevis greznība. Un kosmiskā enerģētika turpinās sāsināties visu šo gadu un iespējams vēl dažus nākamos gadus, līdz 26. vai iespējams pat 30. gadam. Un mēs esam šobrīd saules maksimuma periodā. Tas lielais maksimums tiek solīts nākamajā gadā, bet mēs esam jau tuvu tam. Kad mūsu saulīte attais ļoti spēcīgus uzliesmojumus un izmet daudz koronālās masas izmešas plazmas daļiņas ar spēcīgiem M klases un ļoti spēcīgiem X klases. Tātad M klase mums tikko te bija pirms dažām dienām, es jums teicu, ka sākās 1. jūnijā, bet tas ir maziņš vēl kā priekš mūsu jau izmēriem. X klase jau ir
ļoti spēcīgi, tāda mums te bija pirms kāda laika. Nu, šobrīd Saulīte te dzīvojās pa C klasi, kas jau skaitās, nu, vidēja, un praktiski vairs neatrodās ne B, ne A līmenī. Te jau pat burtiņi ir pazuduši no skalas. Tātad Saulīte jau mums strādā aktīvajos režīmos. Sakarā ar šo Saules maksimumu būs arī supernovas izplatītākas, kā arī daudzas citas kosmiskās parādības. Un tāpēc jūlijs ir lielisks laiks, lai pārskatītu un plānotu meditācijas, kas ir virzītas uz mieru un dziedināšanu. Un arī var rīkot meditāciju retrītus. Un grupām tie jāplāno savā vietējā teritorijā, lai nevienam nebūtu jātērē daudz naudas transportam ārpus pilsētas. Un tomēr Merkurs ir retrogrāds no 5. augusta līdz 28. augustam. Un šis noteikti nebūs ideāls laiks, tātad atceramies visa augusta mēnesis, kurā tērēt daudz naudu vai kurā ceļot. Vai iesaistīties jaunās programmās un projektos. Ja Merkurs ir retrogrāds, tad visi šie uzskaitītie ir ļoti uzmanīgi jāplāno. Jo citādi viņi vienkārši izčūkstēs, tur nekas nebūs, jūs iztērēsiet tikai naudu, izšķērēsiet kaut kādus, izšķērdēsiet līdzekļus, enerģiju, bet nesaņemsiet no to, ko jūs gaidījāt. Ja tās ir lielas preces, īpaši kaut kādas elektropreces, kuras jūs gribat pirkt, tad lūdzu ne šajā laikā. Jo jums būs lielas problēmas ar šīm mantām. Var gadīties, ka vienkārši jums viņas ātri salūst vai kaut kas notiek, un tāds ir Merkurs. Tātad, un neplānot arī ceļojumus. Arī tas ir saistīts ar Merkuru ceļš. Tādējādi, tā kā jūlijā notiek tik daudz kosmisku notikumu, šis ir lielisks mēnesis, kurā iesaistīties īpašos retrītos, kurus var ātri plānot un viegli izpildīt. Kamēr Merkurs ir retrogrāds, cilvēki būs gatavi izmantot jūlijā iegūtos garīgos instrumentus, lai būtu vieglāk tikt galā ar 24. gada balansu. Jo būs dažādas vēlēšanas visā pasaulē, un tas radīs daudz haosu, ar kuru būs jāmāk mierīgi tikt galā. Un tāpēc jūlija tēma ir lielāka gaismas uztveršana, saņemšana. Tad sazinieties ar saviem ģimenes locekļiem, draugiem un plānojiet retrītus. Un tie var būt tikai nedēļas nogalē vai dažas dienas. Un ja esat uzņēmuma īpašnieks, apdomājiet, kādas svētības jūs saņemsiet, ja atļausiet saviem darbiniekiem dienu vai divas brīvas no darba. Un ja esat darbinieks, nejūtieties vainīgs par to, ka atņēmāt dienu vai divas no sava stingrā darbiņa. Un gadam ritot, daži cilvēki varētu vēlēties, lai viņi būtu izmantojuši iespēju būt iekšēji vērsti, iekšēji varētu pārdomāt un pieskaņoties avota frekvencei, kad kosmiskie spēki sniedz tādu iespēju, kāda ir šī gada jūlijā. Un tiem, kas paceļas apziņā, palieciet gaismā. Nu tā, draugi mīļie, tas ir par jūliju. Vēlreiz atgādinu, ka, ja kāds nav izmantojis iespēju, tad jūlijā ir fantastiskas iespējas sākt vai turpināt strādāt ar sevi, ar savu enerģiju. Un mani
visi, nu jau 6 maratoni ir jūsu rīcībā. Visa informācija ir zem šī te filmiņas ieraksta, zem šī rullīša infoboksā, ja, jeb informācijas tātad rāmītīs, un laipni lūgti Marijā. Nu tad jau, mīļie, un kā es saku, smaids sejā un tikai gaišas domas. Jo viss tas, kas šeit ir aprakstīts, viss tas ir manos maratonos apgūstams. Pagaidām, tā!